Atkal kārtībā dvēsele tiek dzēsta. Kāpēc tas notiek tieši tā? Kāpēc cilvēka dzīve ir tik trausla? Kārtējā cilvēka dvēsele tiek dzēsta, dzīvība no cilvēka ķermeņa plēst, pāragras sitienas tiek raidīts uz tiem, kuriem nav vienalga par aizgājušajiem. Stress, depresija, asars un sirdsāpes, alkohols nelīdz, prāts visu laiku nomāks. Cilvēks, pie kura tā pierasts tagad vēro cits pasaules skats, katra cilvēka sirdī mājo tas, citam šīs sāpes visu mūžu grauž. Cits kādam līdz aizteic, cits vienkārši smagi nopūš, ar kuram jāiet liktenis nesakās un nolādētās asars nevaldās. Atkal kārtībā dvēsele tiek dzēsta. Kāpēc tas notiek tieši tā? Kāpēc cilvēka dzīve ir tik trausla? Ik katra cilvēka dzīve tiek pakļauta briesmām, katra cilvēka sirds var kļūt par upuru ēles liesmām, no kurām nevar izbēgt neviens, ja kuru nav var piespiest pie sienas. Ja tik es, plādošs un neuzmanīgs, nav tevi savās rokās sasildīs. Tu vari būt spēcīgs, varonīgs, bet ja esi nāvas sarakstā, tas tev nebūs vajadzīgs. Bet tas neko nemainīs un ātrāk vai vēlāk tavu dzīvi izdzisīs. Jā, izdzisīs. Kāpēc tas notiek tieši tā? Apburtais loks, bet tāda ir tā dzīves kārtība. Kopš dzimšanas tev jāsargā savu dzīvību. Tu neesi no tā pasargāts, katrs tavs dzīves mirklis ir apdraudēts. Un par to ir pārāk maz runāt, ka laiks uz pasaules šīs tev ir limitēts. Tu vari katru dienu domāt par to, bet tik un tā nezin nāvas plānu liktenīgo. Vairums no mums nāvas vārdu izrunāt baidās. Ir cilvēki, kas katru dienu kaulēnai acīs skatās. Nolemti ar to izmisīgi cīnās. Kāds piedzimstot ar dzīvi tā arī neiepazīstās. Sāpīgi, bet es tur neko nevaru mainīt un nolikt to laiku uz visiem brālīgi sadalīt. Tāpēc uzmanies un sargā pats sevi. Nāvi jebkurā brīdī var paņemt tevi. Atkal kārtībā dvēsele tiek dzēsta. Kāpēc tas notiek tieši tā? Kāpēc cilvēka dzīve ir tik trausla? Kāpēc tas notiek tieši tā?